Ilze Bargā jau vairāk nekā 20 gadus strādā ar ģeogrāfisko satelītdatu ievākšanu un izmantošanu atbalstam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, pilsētplānošanā, kā arī citās jomās. Pabeidzot maģistra grādu jau Tehniskajā universitātē vadības zinātnēs, man radās iespēja daļēju stipendiju saņemt, lai varētu studēt arī maģistra grādu kādā Amerikas universitātē. Tā kā man bija šī IT jomas pamatzināšanas, es izvēlēju šo ģeogrāfiju, bet Amerikā jau ģeogrāfijas studijas bija attīstījušās tik tālu, ka tur bija iespēja studēt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Tādā veidā arī nonācu pie šīs ģeogrāfijas studijām. Strādājot ar satelītdatiem, tu redzi, ka vienmēr ir dažādas vajadzības no potenciālo tādu gala lietotāju prasībām no viņu puses, no mežsaimniekiem, piemēram, no lauksaimniekiem, no dabas aizsardzības organizācijām. Galvenokārt mēs strādājam ar mežsaimniekiem, tur to pielietojam satelītdatiem, arī, piemēram, tiem pašiem bezmaksas satelītdatiem, ko piedāvā Eiropas kosmosa aģentūra, var atrast tieši pielietojumu, piemēram, nosakot, kur ir kaut kādi jauni izcirtumi, kur notiek mežsaimnieciskā darbība, kur notiek kāda apbūve, kur, piemēram, kādas vējgāzes ir notikušas un tam līdzīgi, kas atļauj attiecīgi šo uzņēmumu īpašniekiem ātri reaģēt un novērst kaut kādas problēmas vai arī sekot līdz procesiem, kas notiek viņu mežā. Satelītdati, tas nozīmē milzīgu apjomu datu apstrāde, tikai izveidojot šīs automātiskās apstrādes ķēdes, kā arī dažādus algoritmus, kuri automātiski darbojas ar šiem satelītdatiem, ir iespējams nonākt pie tā rezultāta pietiekami operatīvi, lai gala lietotājiem vēl tā informācija šķistu aktuāla un noderīga. Ar Forest Radar tieši mēs piedāvājam šobrīd meža īpašumu, lauku īpašumu, dažādu citu dabas objektu monitoringu. Tiklīdz mēs konstatējam kaut kādas izmaiņas vai kaut kādas konkrētas darbības vai, teiksim, mežā šos meža riska faktorus, piemēram, nosakot izgrauža bojājumus vai kur kādi bebru dambi, teiksim, ir radījuši paaugstināt ūdens līmeni mežā. Tā uzreiz mūsu sistēma Forest Radar paziņo klientam par to, ka šādi riski ir konstatēti, aizsūtot e-pastiņu un arī satelīta attēlu, kurā tad šis konkrētā problēma ir apskatām arī pašam lietotājam. Jebkurš jauns produkts, kas tiešām gala lietotājiem nes kaut kādu ieguvumu, kad, teiksim, tev ir pretīm klients, kurš pasaka, jā, tas bija tiešām lieliski, ka ir šī iespēja un tie dati man tiešām noderēja. Tas ir tas, kas dara lielu prieku un tiešām stimulē iet uz priekšu un parāda to, ka mēs darām kaut ko pareizi un to, kas tiešām ir vajadzīgs.